galvenā tā darba vieta. Un, nu čau, labs rīts. Jā, šis būs nedaudz savādāks intro. Īstenībā neesmu vēl pamodies, bija baigi foršās brīvdienas. Katrā ziņā, jā. Pirms es norāpjos no koka, vārdu tiešā nozīmē, un braucam tālāk uz Valmieru, uztaisīšu tev tādu mazu intro par to, ko mēs šodien darīsim. Jā, tā kā sakritā tāds foršas brīvdienas, šobrīd atrodos Cēsīs, palika pa nakti koka namiņā, jā, nereāli forši, noteikti var ieteikt. Šī tāds skats ir no rīta uz ezeru, bet ne par to stāsts, kamēr mēs esam šitai galā, aizbrauksim līdz Valmierai. Un Valmierā šodien mums ir JF Tools veikala atklāšana. Jā, tieks aktīvi man seko līdzi, droši vien, ka pamanīja, ka JF Tools bija vieni no mūsu galvenajiem atbalstītājiem, kas bija ūdensmoču sacensībās. Līdz ar to aizbrauksim ciemos uz viņu veikala atklāšanu, paskatīsimies, kā viņi ir iekārtojušies un kāds izstās viņu veikaliņš un vispār iepazīsimies dzīvē ar saviem atbalstītājiem. Jā, izdzersim pēdējo rīta kafiju un laižam uz Valmieru. Jā, katrā ziņā, ja tu gribi bišķiņu nestandarta vietiņā palikt, droši šitā būs īstā vieta, kur ļoti foršā vietā var palikt. Tas ir pāris kilometri no Cēsīm. Namiņi ir kokā ar skatu uz ezeru, tā kā fantastiska vieta. Bet, nu, ne par to stāsts, vai ne? Laižam tālāk. Nu ko, GPS tanci saka, ka pēc 5 minūtēm būsim Valmierā. Paralēli baudam zelta rudeni. Jā, vakars tad bija arī Siguldā. Tad, kad tu šito visu redzēsi, visticamāk jau visas lapas būs nobirušas, bet nu pagaidām tu viņu var arī pastīties, kāds viņš bija sākuma stadijā. Nu īsti tikai rudens laikam sāk ieskrieties, bet kāds sarūsējuši koki jau parādās. Tāpēc man ir tāda sajūta, ka es kaut kur pilnībā apmaldījies un kaut kādā pilnīgi mežu vidū mēs braucam, bet, nu, GPS tā rāda, tur jābrauc. Nezinu, kur mēs tur aizbrauksim. Braucam pa kaut kādu nezināmu ceļu. Opa! Un joprojām nav pārliecības, ka mēs braucam pareizi. Bet, nu, tā mums teikt kā rāda. Interesanti. Vai nu šis kaut kāds ļoti īsākais ceļš? Vai nu es reāli apmaldījies? Burvīgi kaut kāda civilizācija parādījās. Sajies. Nu, burvīgi. Un iespējams, ka pat tā neesam nokavējuši. Nu ko, bateriju nomainīt un speramies ārā un skatīsimies, kur tad džekti būs sabūvējuši. Nu, labs rīts! Labs rīts! Čau! Čau! Nu, beidzot, tas ir noticis! Jā, beidzot, visu varā... Tieši atbrauc uz šampaniem. Bet, protams, es atbraucu tieši precīzi 10. Jā. Tikai 2 minūtes pakojos, kamēr samainīju baterijas. Bet jā, čau, Rolands. Sveiki, Rolands. Jā. Iežģās, ka tik daudz, viss kaut kas nāk ārā. Sveiki. Jums pūs, viņā viss ārā. Jā. Paldies visiem, kas esam piedalījušies šajā projektā, kas esam darījuši visu iespējamo, ieguldījušies vai ne, un visādi citādi. Tā kā šis ir jauns solis mūsu biznesā, mēs strādājam, bet šitas būs mūsu papildinājums. Pirmais veikals, jā, tā kā pirmais veikals, bet būs vēl. Jā, iesim tālāk, neapstāsimies un lai mums visiem daudz naudas. Nu jā, tieši tā. Gribu saskaties kameriņā? Varam, jā. Čau, Rols. Čau. Jau es savu slavenais Kaspā. Jā, jo īstenībā es gribēju vakar pēc tiem aizbraukt, bet nesanāca, tāpēc, ka man sakotāji teica, ka Valmierā nav ko darīt, un es tā arī vakar līdz Valmierā neaizbraucu, bet es domāju, ka es varētu aizbraukt pēc tiem ciemos pēc šīs atklāšanas. Es domāju, ka mierīgi, jā, droši varam aizbraukt, apsīties. Šis tas džeks, kas ritīgi tik tā kā man dāvana, liek augšā. Jā, tagad
Katrā ziņā mums ir svarīgāks, teica, mums jāsperās ar iekšā. Tā kā būs kas, iesim skatīties, kas notiek. Skatos, kaut kas ir remontēts. Jā, nē, nav remontēts. Tas viss ir iepakots. Par cik ir jums visi strumiem te jābūt. Nu, katram ir 3. Nu, vienalga meitenēm var vieglāko dot, puikām sarežģītāko. Viņu attaisīsim vaļā. Pēc tam jau būs tālāk turpinājums. Labi. Pēc tam būs turpinājums. Tā kā, nu, lai nav tā. Piesakos Nūru kniedzi. Labi. Katram 3 vienīgi 20 ir kopā. Nu, tad sadaliet. Paši. Meitenēm grib skrūvēt, negrib, nu, čaļi var izpalīdzēt, bet, nu, par cik instrumentu daudzums ir, es domāju, ka jūs tiksiet viegli galā. Tā. Un ko mēs uzcēs viņu sapulēt? Jā, notīgi. Es domāju, varētu kaut ko jau ar pārklājumu uzlikt virsū. Vai plēvīt aplīmē kaut kāds skaists, ko? Pastāst kaut ko, ko tu te esi sabūvējis, ko tu pie tevi var dabūt un, jā. Dabūt. Var dabūt visu, ar ko skrūvēt. Ko šitie var iemainīt pret naudu? Nu, skaties, elektroinstrumentus. Īstenībā šis kaut kas, godīgs, ir pilnīgi jauns. Tas ir pilnīgi jauns, tas ir Korejas ražotājs. Jā. Viņš ražo līdz šim dažiem zināmiem brandiem instrumentus. Nosaukt? No vienas puses es pat varētu redzēt, ka viņš izstāsta līdzīgs zinkam pēc dizaina. Tad pateikšu, nu pirmkārt, bišķiņ iepriekš Milwaukee līdzīgs, es esmu pieredzis jau pie Milwaukee, bišķi tas kantai, nu viņš ir. Bet es teiktu, ka man zikas skills nāk prātā. Kāpēc man ir pēc krāsām? Jā, pēc krāsām. Pēc krāsām, ka noteikti tas izstāsta pēc skila, bet būtībā ir tā, ka šis ražotājs ražo Makitu, ražo Hilti, ražo Wurz, ražo Metabo. Okay. Tā kā... Šī ir tāda alternatīva bišķiņa... Tas ir jauns tirgu, jā, lai ir kāds, kam ir kāds no tiem varbūt zīmoliem tur, nu, piegriezies, latviski sakot, ne tur tā, nu, kad kaut kas nepatīk, neapmierina, ir iespēja pamēģināt šo jauno, jo features vēl kādas ir, korpus ir izstrādāt no stiklšķietes, kas nozīmē kritīs. Okay. Tā ir ļoti liela varbūtība, kad izturēs tas korpus. Jā. Tā kā, nu, ko mēs te varam notestēt? Ir viss labs. Ko mēs varam notestēt uz to krišanu? Kur tev nav žēl? Rek, mums ir daži demo instrumenti, tā kā var izpausties. Bet labi, paši neesam metuši, bet... Šito pēc tam mēs varam nejauši nomest. Nu, zin kā? Nu, jā. Ja testē, tad testē, vai ne? Nu, demo instruments, ja reiz reklamē to, kad ir stiklu šķiedrs korpus, tad ir... Jā. Bet to pēc tam. Zin kā, mums tomēr tā kasti jādabā vaļā ir. Tā, kas un pēc tam vēl iesim ārā sagriezt bunžu, bēmbja. Ok, tas der. Tā kā, jā, tur arī būs visādi aparāti zomezaņi, flekši varēsim likt dziesmā. Perfekt. Tad, protams, no kā bez Milwaukee. Nu, jā, kā. Ar Milwaukee tas saudzis jau kāds 10 gadus, tā kā, nu, tas bija tikai dabiski, ka viņi mums te būs. Jā. Un ir viss spožākais ar labām cenām šodien. Okay. Jā, tā kā jāpērk būs daudz. Nevis pa lēto, bet pa labām cenām, vai ne? Pa labām cenām, jā. Tad, nu, šodien esam sagatavojuši veselu čupu ar instrumentu komplektiem par 96 eiro. Šis mums pa lēto ir. Nu, tā kritīgi pa lēto. Pasties. Bez PVN var dabūt. Šitā mēs šodien slēdzam ārā. Jā, tā. Un, nu redz kā, esam arī dabūjuši jaunu koferīti. Labi, tas uz joku, ne? Bet zin kā, ja labi runā, visu kaut ko var sarunāt, vai ne? Tā ir. Iesim tālāk, pastīsimies. Mūsu vienīgajam Latvijā ir iespēja darboties ar Stilmons. Stilmons ir akumulātoru instrumentu turētāji, gan akumulatoriem, gan par šiem instrumentiem, gadžeti priekš bitiņiem, ielikt pie aparāta. Kur tu dabūji tādu īpašo piekļuvu? Kur no visam? Šitā? Sarunas. Ok. Forši. Jā. Īstenībā šitā ir forši. Jā. Redz ar magnētiņu klāt, bitiņu Izties arī tāds bišķi vērtīgs, tas plasmas, nevis tāds trausls, bet šis tāds vērtīgs liekas. Pats labākais, ka viņi printē. Jā, ok. Tā ir printēta plasmasa un ar šķiedras stiegrām iekšā, tā kā viņa arī ir ilgstoši noturīga un tam līdzīgi. Mēs tā kā autoentuziastiem arī piedāvāsim savu līniju, Lovijas, kas ir autokoršanas ķīmija, nopucēt ar visu, izpucēt ar visu, diskus, mašīnas, irsbūvis, salonus, nopulēt. Ja jāvada uz rumbulu, tirgot, kur ir riepu putas, piemēram, jā. Uz āko. Īstenībā šī ir laba štela. Pa 9,60, īstenībā pa 9,60 viņam vajadzētu diezgan labi spīdēt, vai ne? Viņš ir spīdīgs, viņš ir pusmetāts efekts. Spīdīgs paliek. Okay. Tā kā tiešām, nu, tur uz pārdošanu. Jā.
Jā, tā. Kas gan ir investīcija, ne? Dešuks, lai tu uzliek štuku pa virsu savai vecai mizai, vai ne? Tieši tā, jā. Skaties, tā mums ir bīka. Īstenībā, godīgi sakot, visādas kaut kādas vēl nepazīstams, laikam, priekš manīm firmas. Ja tu neesi elektriks, droši vien šitos tu nezini. Jā, palielam jā. Tāds dulās knēblītis. Vīka ir vācu rokas instrumenta profiņš ar mūža garantiju. Tā kā tas viss ir diezgan nopietni. Jā. Mums ir tā, ka ja es paņemu šito komplektiņu, un man pēc 10 gadiem man salūks kaut kāds torks, tad es braucu pie tevīm un saku, tad maina augšā. Nu, protams, ja tu torku nebūs ar trubu vilcis, ne, un tam līdzīgs kā tu to zinās? Kā tu to zinās? Pēc stiepas pastīsies, tur eksperti, jā. Jā. Ļoti optimistiski garantija uz mūžu, bet nu forši. Un to pašu piedāvā arī Kamastuls, arī uz mūžu garantiju. Jā. Kamastuls ir zviedru instrumenti, ļoti izturīgi tērauda, ar... Es ļoti atvainojos, direktori. Šodien arī var kaut ko iegādāties. Šodien drīkst. Super. Viss jau atradu. Make-up otīs. Nu, re, arī skaisto koču. Jau izķer jau. Pagam, mēs jau šito neesam iefilmējuši, tu nevar vēl pirkt neko. Ir vēl viens. Ir vēl viens. Tā ir, starp citu, birstīte kabatiņā mašīnā, kur nevar normāli iztīrīt gružus sīkos. Visādi stūrīši kaut kādas tādas. Izstāst, kādreiz senos laikos ar šito kaut kādu skūšanās krēmu vēl riktīgi tur uzkačāju šitādu. Es domāju, kā arī var tagad izdarīt. Kādreiz es ņēmu bārdu, tad garamā. Nu jā, tur ir ko ņemties ar to bārdu. Jā. Starp citu, drīz Ziemassvētku nāk dāvana laiks. Nu, es jau skatos, ka man vajadzēs noteikti uzfrišināties arī. Jā, bišķi uzlikt Jā, to. kaut kādu keramiku bārdai. Keramika, lai neapstāls. Jā, tieši tā. Lai nav jāmazgā. Uzliek pārklājumu un tad bārdu nav jāmazgā. Tu vienkārši netīrums sakrās nokrīt paši. Vēl viens. Viņš jau klausās. Kurš tur jāņemīs? Un tad vēl viens īstenībā man ir aizdoms, ka mēs esam viena no retiem, kam tornadors ir plauktās vietas. Tad gaisa tīrīšanas iekārtas mašīnām, saloniem, motortelpām, vienalga kur mācīkai. Ir putotājs, ir tieši mazgātājs, ir ar gaisu, kas it ārā netīrumus. Šis paklājiņam var būt labs, ne? Jā. Tur ritīgi paņem. 79 jurīši. Nu īstenībā, godīgi sakot, nav nemaz tik dārgi. Es biju gatavs uz kaut kādu jau 3 ciparu skaitli. Šis izstās pa lēto vēl. Bet, jā, paklājiem šis varētu būt labs. Jo, tā ir. Lielākoties es viņas ritīgi izdauzu pret garažu sienu un tad jau sajiet, pārējo nosūc. Tā jau ir. Dang. Bet īstenībā ir ļoti labs moments, tā, kad tu paņem šito pulieru, ekscentrisko pa lielam pulieru, pieliec viņu pie tepiķīšu un ieslēdz, un tad arī viss aiziet pa gaisu. Tas ir tāds mazais lifehacks. Jā, gaļas āmurīts, elegants. Es kā kalējs novērtēju šitā āmuru. Viņš vēl viena vieta, ko es gribu. Labi. To tur valē. Viņam ir, man liekas, līdzīgs simptoms, tā kā man, kad tu ieej veiklā, viss ir jauns un spīdīgs, tu paņem visu, ko vajag un arī ko nevajag. Tā ir. Tā ir, jā. Klausies, tā vēl rekums ir Weekend ķīmija. Piemirsām, garām pagājām. Tā kā tikai brīvdienā šito lieto? Weekend. Es domāju, Weekend ķīmija. Nu, Weekend, tā kaut kā lasās. Te ir visādi cinki, metāla pārklājumi, sausās smēres, kas ir darbgaldiem koku apstrādēs, piemēram, izmantot puršanas ceļas. Grunts kopā ar rūsas pārveidotāju, rūsinieki, kontaktārs. Ar šito var lēto zobeni nomainīt, vai ne? Jā, otros galvas remontē, pats es saremontēju sienu. Tā kā, ja gadījumā tev vajag šķidro siksni, pieņemsim, tu uzliec šito un kā es nomainīšu visu, bet tā kā pārklājums siksnē, ne? Nē, vai ko viņš dara? Viņš to šeit nesmīt. Viņš ir gumijas aizsaka līdzeklis, ka viņš piesūcina gumiju ar to ķīmiju, un viņa paliek elastīgāk un neplaisās. Tā kā, ja tev ir vecs siksni, kas ir sakaltus un izslīd pa brīžam, pamērcē viņš šitai puslītī un varbūt kas aizies pa lielam. Forši. Vēl visādi ķīmijas rekopolārlādes burkā ir, kad ir jāliek gultņi vai kaut kas tāds, nopūš viņš atdasies -50 grādiem un saraujās metāls. Jā. Tas tāds. Visiem droši vien izcēl, cik maksā, cik kaut kas maksā. Nu, pa lielam vidēji skatos, ka šis īstenībā pa lēto, 6,56 saldējamais, kas ir ļoti bieži arī noder.
kapariņš, ko lieto. Mūsdienās jau mehi pāriet uz keramikas smēri, jo ir bijuši gadījumi, kad tas vara smēre oksidējās kopā ar alumīniju ziemā. Tā arī dara. Un baltē, un viņam savu ļitaku smalku un skaties, viņš ir balts. Godīgi sakot, man vara smēre vispār nepatīk, un es viņu nelietoju, tāpēc, ka viņa laika sabiedzē. Īstumā, godīgi sakot, ja man jāsaka, ko es lietoju darvas smēri, darvas pūšamā. Tāds ir? Kur ir? Melna drazenā. Jā, tieši tā. Tāds. Tā kā vecos laikos Nigrola apmēram visur smērēja žiguļos, tad arī tā tehnoloģija uz tās pašas bāzes. Un ja gadījumā kāds strādā atomstacijā, tad ir radiācijas droši. Īstu radiācijas. Tas ir mārketinga triks pa lielam. Latvijā īpaši noderīgs. Jā, un galvenais, kas ir šitie visi tīrīšanas līdzeklīši pa lielam. Jā. Un Piedarumi. Jā, tad ir mikrošķiedras drāniņas, dažādas, ar vīlēm, bez vīlēm. Tur katram meistaram zinās labāk, kādu vajag. Jā. Tur nopucēt, izpucēt, notīrīt. Šitie māli arī mums ir. Nu tā, gribu dzirdēt kaut kādu atsauksmi, kas viņus lieto. Godīgi sakot, es pats viņus nelietoju. Māls lielākoties lieto, lai notīrītu mašīnu no dažādiem, man liekas, bitumu, visādiem tādiem. Piķi, lai notīrītu? Jā, lai notīrītu piķi. Es izmantoju vienkārši tāru remover, kas ir, tas ir pūšams flakoniņā, uzpūt, viņš viņu attēta smuka notīra. Godīgi sakot, neesmu nekad, tā teikt, ķēpājies ar māliem kopš kaut kādas sākuma skolas klasītēm. Viņi izdomājuši ir uzlikt mālu uz diska pulveriem. Tas var būt interesanti jau. Tu var nobrauc vēl vairāk. Jā, šis ir kaut kas jauns un interesants. Jā, tā kā tāds interesants lietiņas. Jā, tas gan. Tas tev ir izdevies šitai veikliņā. Man pat paņēma uz pauzītes ar kaut kādām jaunām visādām firmām. Kas tu tas izpūtos? Tas ir reku roku pastei. Dozators? Dozators, jā. Ok, šis ir stilīgi. Jā, tas ir no spaiņa. Iekrāmētā, un pēc tam pumpīt apakšā. Ok. Viss notiek. Tā, te ir prēmo lietiņas, dažādas reversenītes, turbīnas, slīpmašīnas, fleksītis, jā, visādas tādas lietiņas. Jā. Ok. Kamas tools, reku varbūt labāk izstāstīs Artūrs. Nu, davai, pastāst kaut ko. Kāpēc man gribās nopirkt šito instrumentu? Kāpēc viņš ir savādāks nekā depo var nopirkt? Prēmijums, kvalitāte, mūža garanti. Šitam arī mūžinieks, ne? Optimistiski uz gumijas āmurīšu, vai ne? Bet, Visejošākais, principā, lielais astronomijas. Jā, šis ir stilīgi. Šis ir stilīgs. Šis īstenībā ir tāds, ja nemaldās, jā, man starp citu šitāds no Vurts. Un viņš kā... Jā, viņš tad jānomētā. Jā, un katrā ziņā šis kādreiz skaitījās zemākais uztaisītais, tā teikt, muciņu komplekts. Es nezinu, vai šim var muciņas dabūt virsū, bet katrā ziņā šis ir tik foršs mazs tirkšķīts. Nu tā kaut kā. Kā visiem iesaka mājās to komplektu. Jā. Katru vīriešu sapnis. Parādāt sievām. Un, jā, pa lielam normālā cena viņam būs 573. Es teiktu, ka pa 250 tev vēl sanāk puķis sievai. Es teiktu, ka to normāli iekļauties zem 600 eiro, tev ir komplekts un sieva ir priecīga. Man liekas, ka labs darījums, vai ne? Atrunāsies, jā, kāpēc tam nav uztērēt. Jā, viss kaut kas tie ir. Katrā ziņā, mēs te daudz tev stāstīsim par atslēgām, viss ir jauns un spīdīgs un būšu garantīva, ne? Ko tad mēs te daudz pratināsim? Čekas te jāņem un kaut kas jāskrūvē. Jā, tā kā, ja tev ir stiprā rociņa, tad ņem šitos instrumentus, vai ne? Kafiju ir pie mums atdabūt? Mums kā burvīgi. Kafiju, ūdentiņu, tēju. Burvīgi. Tas ikdienā. Pie šitā aparāta mēs drīz arī atgriezīsimies, jo viena izšāva no rīta, bet bišķi ir mulda vēl nav pašāvusies, vajadzēs otro vēl. Labi, šitā mēs esam tiku. Kas te tā ir? Te ir kaut kāds Helovīniem var piegatavoties, tā kā bišķiņi. Jā. Un ar šito var dabūt kaut kāds lielāks atlaides? Tas ir atlaižu instruments. Varēs saka. Tā kā te var bišķi arī uzkapāt kaut kāds krūms, man liekas. Jā, nu tā. Tad, kas vēl? Kaut kādu putekļu sūcēju. Mazie kārčerī. Šitā kaut kāda dīvainā firma ir. Nitfilsk.
Ko tu te esi savāds tajā veikalā? Kaut kāds nezināmos brandus? Nav nezināms, tas, ka viņš nav dzeltens un nav citādāk uzrakstīts, nenozīmē, ka slikts. Tas ir ļoti labs aparāts. Šis ir foršs. Mazajam skārčerīts, bet jā, šis ir mazais skārčerīts. Tiešākais kārčer konkurence. Ok. Uzreiz ar uztīt var kaut ko tā kā... Truba. Jā. Nu labi, ejam tālāk. Tad mums tur kaktā slēpjās tur lāpstas un visādas tādas lietas. Tā kā, ja gadījumā kādam interesē. Tramonti, jā, šito es zinu. Mēs gan īstenībā baigi dārznieks neesmu, bet šito es kaut kur bišķi sev. Jā, rekord dāžas šķērītes, tur visādas tādas lietiņas. Lai zariņas nogrieztu, naži. Ok. Beidzot kāds arī piedāvā šitādā tehniskā veikalā melns cimds, jo pa lielam es joprojām izmantoju nitrila cimds, kas ir domāti pa lielam tā kā higieniskie un pavāru vajadzību. Kādreiz suši rulēja ar melniem nitrila cimdiem un jā, tā kā forši šeit var būt melnos cimdiņus. Un īstenībā beidzot arī pat normāla cena viņiem ir. Covids ir beidzies un līdz ar to arī normāla cena. Cenas nomest. Jā. Urbītes, dažādas. Ok. Smukas, labas, kvalitatīvas, vieglas, cietiem purniem. Tā kā Cik maksā? cenas ir uz kastēm. Ok. Īstenībā forši, ka tev ir cenas, jo bieži vien šāda veida veikalos cenas nav, un tad ir jājautā, un tas ir rītīgi kaitinoši. Un, piemēram, man baigi nepatīk nevienam uzbāzties, un ja nav cena, tad es vienkārši neeju katru produktu arī prasīju parasti, un man patīk, ka cenas virsū uzrakstīts. Nezinu, vai tev skatās galvnieki, vai tam līdzīgi, bet te ir diezgan daudz. Līmspīles tās bija. Jā, līmspīles, jā. Un reku visiem, kas metinā, šis ir top spīles. Šis ir stilīgi. Jā, tā kā... Kaut kāda interesanta fiksācija. Jā, uz sazobi. Principā, tur ir kilogramais, tātad nepateikšu, manuprāt, bija 1,5 tona. Ok. Principā, ja to spīli saspiež, var normāli karāties viņā. Ok, labi. Detaļas kārtīgi satur. Un viss ir stīgā ar tiem instrumentiem. Šajās īstenībā ir laba lieta. Skrūvspīles, kuras ir uztaisīta tik, cik gara tev ir caurula. Jā. 3/4 caurula pa vidu, un abos galos ir spīle, un, nezinu, durvju montāžā vai līmēšanā vai kaut kādās lielākās vietās, viņas ir mierīgā. Ok. Un kā jā. Šīs pat tāds dulās kaut kāds speciāls. Tas tāds dāvans komplekts. Ok. Stilīgi. Varbūt kādam ar uzdāvināt. Nu, protams, tur lampiņas, lukturīšas, kraiblītes. Te gaismas ir tāds normāli pieejama vidusklasa. Jā. Jā, tā kā tas tāds. Visiem pieejams zīmols. Šitie forši. Jā. Šī lampiņa vispopulārākā ir. Šī mums iet vienkārši tā kā baltmaize pārtikas veikalā. Ok. Jā, tev viņu varu mēģināt nodemonstrēt. Bet spējam tik vest. Arī cena diezgan pieklājīga. 20 eiro, jā, ar visu PVN. Lokās vaļā. Visādi darbojās. Magnētiņš. Jā. Gala lampa. Ok. Šitā lampa. Tā kā, jā. Šitā spēciet. Vienkārši. Ar cik ir atlaida ar promo kodu Rolls Workshop, ja tu atnāc šitā veiklā? Tā, tur mums jāstāsta. Tas ir akcijas produkts vai nav? Ja nav akcijas produkts, tad mēs atlaides izdomāsim, jā. Ok, labi. Kaut ko man arī priekš jums vajadzēja izbaņķīt bišķiņu, vai ne? Nav jau tā, ka es tikai priekš sevīm rūpējos, vai ne? Kaut kas priekš tevīm arī aši jādabū ir, kamēr mēs esam. Kad te vēl uz Valmieru atbrauks, vai ne? Mazais bīdmērs. Es teiktu, ka šis varētu būt riepā, man liekas, riepa protektoram. Tas ir tieši riepu dziļumērs, protektora mērs, jā. Braukt droši. Kaut kāds dažs instruments ar atpazīst. Policijas reidu kontrolēs, man zinās, kad ir riepā viss kārtībā. Jā, presstandziņa. Ļoti garam. Es tā skatos, jā. Tie ir atsevišķi žokļi, kas nav komplektā. Šis ir stilīgi. Jā. Tāda visādi, jā. Muciņu. Labi, kamēr tu runājies, kaut ko atradu. Pasties, šis ir kaut kāds kā āmurīts. Sākumā tu pamēģini viņu pagriezt tā kā normālā muciņa, beigās uzreiz sitamais no otras puses, ne? Bet kāpēc viņam ir tāds interesants gals, tāds liels? Patiesībā ir tā, ka šitā atslēga vispār šeit nebija paredzēta. Mēs pasūtījām brīdī kļūdījāmies ar kodu un sākāt šis brīnums un tā kā
Ja kāds elektriķis skatās, tā ir izolētā reversa atslēga. Jā, tā kā varbūt, kad dzīvē kaut kur darbā nodara kādam tiešām. Tam tas ir domāts. Jā, tās ir izolētās atslēgas. Tad ir tie augstspiedumu džeks, kas tur ņemā. Ļoti iespējams, ka kāds viņu novērtēs. Jā, Redz kā, ļoti labi, ka mēs viņu pamanījām, ne? Tā ir. Varbūt iznāca reklāma un atslēgā. Jā. Tā, abas dzīvu pasauli. Šis arī kaut kas foršs ir, jo šitā no abām pusītēm. Godīgi sakot, es redzu pirmo reizi tāds, kad ir lapiņu disks ne tikai no priekšas, bet lapiņu turpinās arī otrā pusē, kas īstenībā baigi forši ir. Tas ir vajadzīgs vietās, kur ir kantītes jāslīpē. Jā. Tur nevar tikt kādu parasto ripiņu klāt un tam. Es parasti ņēmu ar šito ten, un tad šitā vieta sāk smirdēt pa lielam. Bet jā, šitā ir īstenībā labi, šito gan es pamanīju. Jā. Un citādi tie, kas nezin, kam ir domāts šitās lapiņu disks, tajā brīdī, kad viņš ātri griežās, tad šajā vietā tu pilnībā redzi cauri, ko tu slīpē. Tā kā es noteikti īstenībā pēc pieredzes varu ieteikt šāda veida lapiņu disks, jo, ja gadījumā tev smuki rūpīgi vai kaut ko noslīpē, tad cauri viņam redzi, ko tu slīpē. Tā kā fantastiski palielamā izdomāta lieta. Jā, tā ir. Tā ir. Pareizi izstāstīja. Griežamais disks, protams, arī visādi, tur 0,8 mm un tam līdzīgi. Jā, starp citu īstenībā 0,8 disks ir bieži vien ļoti svarīgs. Šis gan ir viennieciņš mums pa lielam. Bet Direktors, pirmais čeks tūlīt būs. Nav iefilmēts. Mums jau ir pirmais upuris, kas jau tērējās. Jā. Cik iztērēja? Es neiztērēju, es investēju. Es nekad nesaku, kad es iztērēju. Šitā ir pareiza attieksme. Nav tēriņa, tā ir investīcija. Un vēl, jā, tieši tā. Investēju. Jā, tas ir labs. Tā kā ar šitādu attaisnojumu tu arī var aizbraukt mājās pie sievas un pateikt, ka nevis tu iztērēji kaut naudu, bet investēji. Vai arī kaut kādu. Sen jau to zinu. Poti tā. Labi, kamēr džeki tērējās, mēs tikmēr investējās. Kamēr džeki investē, tikmēr mēs palikām ar 0,8 disku rokā. Starp citu, tiem, kam vajag kaut ko precīzi nogriezt, lai tu dabūtu milimetru biezu griezumu, tev nederēs milimetru biezu flekšu disks, vajadzēs 0,8. Tāpēc arī ir tāds īpašs izstrādājums kā 0,8 griežamais disks. Tā ir? Tā ir, tā ir. Jā. Šitas bija, man liekas, šitien. Cik maksā īstenībā nav nemaz tik dārgi, 81 cents. Jā. Tā kā, jau pieklājīga cena. Tā kā, pārējā brīziņā tur visādi draži virstītes un viss vajadzīgais. Metālā. Pasties, pat šitie ir normālā cenā. Būtu, ka 4,22 € tikai maksā. Tā arī Viņi parasti bišķi kaut kādā nieras cenā maksā. Līdzīgi kā šitā, bet šis ir vajag platais jau. Tas ir kā cits ražotājs. Ok. Šitie. Tā kā bišķiņi nopietnāks. Lapiņu diski diezgan dārgi maksās. Starp citu arī šīs, man liekas, filts ripiņas. Ja tā metāla vajag uzpulēt, es noteikti ieteiktu arī šitās. Tur esas setiņš visam pastāv. Ok. Jā, tur ir divi. Jā, šitā ir filts un šitā ir kaut kāda vienkārši tā. Jā. Tā kā, ja gadījumā tev vajag kaut kādu metālu vai chromu uzpulēt, šis ir īstais komplekts, noteikti var ieteikt pēc pieredzes. Jā. Esve? Esve? Arī kaut kas pirmo reizi īstenībā dzird tādu esve. Ko tu stāsti? Nopietni. Tā ir. Tā ir. Es cilvēks, kas no laukiem, mums laukos nav šī tāds zaļš tens. Esve ir skrūves, koku skrūves, bet pultskrūves saucamās, uzgriežņi, šaibiņas, tā kā terasēm skrūves, ja kāds vēl gadījumā šogad nav paspējis. Jā, tā kā montāžu puts, ķīmijas, dažādas celtniecības, ir visādas naglas, spaiņos, kas ir naglu pistolē. Šīs jau šaujamās ir. Tas šaujamās, jā. Ieliet jaunu kārtiņu un var iet normāli spēlēties laukā. Pam, man aiziet. Kāriņu var aut tā kā vecos laikos. Te mums ir visādas aiz stikla lietas. Jā, šitās dārgās ir. Šitos jātur. Es īstenībā pirmo, ko uzreiz pamanīju, ir zebra surbīši, kas ir tieši šitie nereāli krūt turbīši pa lielam. Tas pirmo izdomāja, man liekas, ka Vurts izdomāja zebras turbīšus un tieši arī investēja 165 vai 170 € tādā mazā kastītē. Es nezinu, cik viņi maksā šeit un tagad. Katrā ziņā perfekti turbīši. Tā, ka tu vai izurbt kaut kādu stāvābolu, viņi tiešām var izurbt un tiešām izurbt. Tā kā noteikti var ieteikt
Tieši tā, jā. Tā kā dažādi durbīši, dažādas visādas cietības, vītņi ir bijuši. Visu, ko var vajadzēt. Un kaut kāda lupa ir, un mikrometri ir, un vēl kaut kas te ir. Un forši. Jā. Jā, šis ir lielais komplektiņš. 203 eiro pasties ar akcijā 180. Jā, tā var teikt. Un vēl kas mums ir vienīgiem tracers. Okay. Tas ir celtniecības marķēšanas instruments. Visiem, kas iet... Pateikt, tiem, kam patīk pa dārgo zīmēt, pieņem šito. jā. Tā arī ir, jā. Te dažādi zīmoļi, dažādi marķieri, urbumos dziļi tikt iekšā, iezīmēt kaut ko, vai marķieri, kas raksta visur, principā putekļi, betona putekļi, skaidru čupa vienalga, kas raksti, vienkārši viņš izkožās tinta cauri, un viņi saucas neesērēšie marķieri. Okay. Baigā pīča. Zinu, ko es redzēju kaut kādā internetā, es redzēju tādu, ka ir tāds marķieris, bet viņu uzspiež, un viņš iepūš punktiņu, tā kā pūšamo krāsu. Šis ražotājs pagaidām viņu neražo, jo tos marķierus izdomāja pūšamos ķīnieši, un tur ir mazliet problēmas sprauslu, jo tā ir krāsa. Ja tu viņu bieži nelieto, tur viņi aizkals ciet, jā. Okay. Bet tāda īstenībā bija foršs produktiņš tāds, es redzēju kaut kur internetā. Jā, tā kā kaut kā tā. Un tepat virpošanai kaut kas ir, tā bišķiņi kaut kādi grieznīši. Grieznīši, visādas tādas ietīgas, tā kā metāla apstrādē, urbi, konus urbi, parasti urbi un tādā garā. Okay. Nu, kaut kā tā. Jā, arī statīviņš. Tas, kurš izgājuši. Jā, kāds kādreiz teica, nu kaut kā tā, vai ne? Jā. Īstenībā tev ir vēl daudz ko tev pastāstīt un daudz ko redzēt, bet katru produktu mēs tā droši vien, kad neiepazīstināsim. Vispār mēs baigi, jā, tas būs pārāk gar un kam tad tas interesē, vai ne? Nu, galvenais jau tev saprast, ka tu Valmierā var tikt šitādā veikliņā un visu kaut ko atrast. Un ja gadījumā kaut kas nav ir opcija arī kaut ko uzsūtīt, sameklēs. Protams, mēs vispār tur, Kā ir ar kaut kādiem speciinstrumentiem? Otrošinam, zini kā sakot, no skrūves bitiņa līdz, nezinu, rūpnīcas kompresoram un tam līdzīgi. Okay. Katrā ziņā, ja kaut kas nav uz vietas, un šito var dabūt un pasūtīt. Un vispār mēs aizgājām garām ratiņiem, kas man īstenībā patīk. Man ļoti patīk parasti ratiņi. Tiešām, jā. Un, jā. Šeit ir divas, sāksim ar bišķiņ vienkāršākiem ratiņiem varbūt tās. Jā, nav beigās tehnika, vācieši ielikuši viņus ir akcijā. Viņi ir akcijā tagad par 845 eiro. Viņi ir tukšie vai pilnie? Viņi ir ar 3 pilnām atvilknēm. Okay. Tātad beigās instrumentiem 2 gadu garantija. Jā, tā arī ir diezgan laba lieta. Garantija ir arī privāta personai vai juridiskai personai, jo nereti tā... Ikvienam pircējam. Okay, tas ir diezgan liels bonus, jo, zini, kas man starp citu liekas dīvaini pie šitā, es nereti arī kaut kādas instrumentus pērku, piemēram, tai pašā kaut kādā depo. Un ir tā, ka tad, kad tu pēc uz firmu, tad tev nav garantija, vai garantija ir kaut kāds pusgads, tad, kad tu pēc privāti, tad ir 2 gadi, kas liekas tā bišķiņ muļķīgi. Tas ir, jā, tas tā īsti nestrādā. Mums ir nešķirojami. Okay. Tas arī pareizi ir. Jā, tātad. Kas ir forši? Komplektā reversenis. Jā. Pasties. Okay. Revers atslēdziņas ielikts iekšā ir. Tā kas te ir paņemts jau? Kas te ir paņemts? Skrūju lādīte. Tagad izskroja skrūvīti, saver viņas te. Okay. Šis ir īstenībā labs veids, kā iziet no situācijas. Tagad tu pārdod pustukšu kasti. Viņi nav pustukši, vai ne? Tā ir vienkārši vietiņa, kur to nolikt skrūvītis. Jā. Šis ir jāatcerās īstenībā. Tā mēs darām. Ne, bet tas ir, kā tā ir, vai ne? Jā. Te iekšā ir mikroskrūvieši, kas diezgan reti komplektos, man liekas, ir. Tā kā, jā, šī dārba. Bet katrā ziņā, ja man kaut kas nepatīk, ka šeit es varu nokomplektēt pats savus atvilkums, vai ne? Tāpēc mēs arī atvedām šito skapi, lai viņš ir ar 3 atvilkumiem. Jā. Te kaut ko vēlējies klāt, improvizācijai vieta. Jā. Ja? Pārējās atvilknīca ir tukšas šajā skapī. Kas te ieraudzīja? Jā, tā ir lampiņa mums. Nu jā, tas lampiņa viss magnēta. Jā. Yes. Un tagad tev ir tukša vieta skrūvītēm. Kāpils aizbrauc rolim līdz. Jā. Nu, tā, tie ir beigā aizrātīgi. Un šī te jau bišķi tāda niknāk, man liekas, ir te jau. Tur jau ir nostrādāts klase, jā, tas jau ir tāds visam nopietnas, arī cipars uzreiz ir nopietnāks. Kā master tools, jā, nu, īstās fantastiski. Jā, mazais tirkšķīts. Un bez tirkšķa.
ievērtē. Slīdošais? Jā. Jā, forši. Un šis ir ritīgi labi, jo tajā brīdī, kad tev nav vietas veselam solītim, tad tā, kad slīdošais viņam daudz mazāk tā sazobīt, viņš daudz ātrāk sabloķē un tu var tā pa bišķim kaut ko pieskrūvēt, tā, kad tu netiec klāt kaut kur tetā, tad tu var šitā to darīt tā pa bišķiņam. Nu tas tā. Update'iņš. Laba feature ielikta komplektā. Lūk, šis jānogrāvst ir. Protams, jā. Ka reversinam arī šauras galvas, tā kā arī viegli klāt tikt. Jā. Te ir arī sitamās muciņas ieliktas komplektā. Sitamās. Visas un asties uz puscels arī 34. Jā, tas ir arī diezgan liels ratums, jo standartā nāk līdz 32, man liekas, šitiem komplektiņiem. Tā kā viens izmērs ekstrā. Tas ir āmur tests vai BMW tests? Viņi tur čakarējās. Vairāk nevar BMW. Otru pusi. Jā, nu. Var? Tagad jau ir augi. Normāls saurums. Ugunsēsēn, derēs. Derēs. Plānot pamēģīt. Nav lielās šķērs, varētu kabrioletu uztaisīt šitam bembim. Nē, tur ir šādi. Jaun bāka. Pilnīgi 100 punkts zina, ka kāds iekomentēs, kur bija cimdi un brilles. Tā ir, jā. Vai kanti reklāma tā apmēram sanāk, jā? Bet sarkans ir, kā varētu. Jā. Šiem milvēku strumiem. Jā, viedo bišķi uzkapāt. Pagai jāuzliek brilles. Sajies. Un kaut kā tā, tev bišķiņa izlādēties, ne? Labs? Tas bija tiešām labi. Brilles jāuzliek. A, man nav? Nē, tev ir. Es uzliku. Tu uzliek, jā. Tu neskaties. Griežam. Tārā! Sāls maize. Burvīgi. Super. Ar melenītēm. Melenīte. Reku, galdiņš jau reku uztaisīt. Metināmais aparāts. Uzreiz. Izaugšana un salikšana. Vispār īstenībā tas būtu interesanti, ja būtu svarku zaķīti. Tas būtu labs. Un vispār mēs tomēr esam arī atbraukuši ciemos, vai ne? Un kā tā bez dāvinām, tā kā uzsauksim arī Jānim vienu kepiņu uzdāvināsim. Tā teikt, sunevīrs arī no mums. Sapcīt, Jānis, tev atcid arī dāvaniņu no Liepājas. Tā kā tev būs arī mans servis kepiņš. Šito mēs liksim kaut kur atzamā vietā. Super. Tā kaut kā, vai ne? Īstenībā, jā, kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, kad Jānis baigi nāca pretī ar atbalstu mūsu ūdens moču komandiņai, vai ne? Kā tu vispār izdomājies atbalstīt? Divi vienkārši džeki, pliki tā kā ātrs, grib kaut ko uztaisīt. Tas ir viens no vainīkiem. Ok, tam man tevi jāpasaka lielais paldies. Un super. Pagad, atdod kepiņu viņam. Ir tā, ka Raivā man zvanīja, man liekas. Raivā man zvana, klausies, Rolis meklē sponsoru. Vēl ir vieta lielajā sponsoram. Jā. Tā es nodomāju, tavs pilna banka. Tavs pilna banka. Bet man liekas forši, vai ne? Ļoti labi iestrādāt dizainā. Ok. Nu mēs tā centāmies tā, lai... Tā kā viņš ir malači perfekti uztaisījāt, jā. Šitad īstenībā Mārim Zvejniekam, jā, lielais šautauts, kas taisīja mūsu ūdens močiem dizainu. Jā. Super izdevās. Vispār mums uz kalibrs vēl ir vieta, vai ne? Tā kā... Uzlīmīt stāv mašinā kaut kādam iedodas. Jā, pēc uzlīmēm un jālīmē virsū. Nē, nu, ko vajag, to vajag, vai ne? Nemaz tā nebūs izkrot. Tā jau arī ir. Es domāju, ka nemaz tik viegli viņi vaļā neatnāks. Kaut kāda loglīma vai kas tur, kaut kas ir saspiests. Šī ir superlīma, šī te toči, man liekas, superlīma. Tagad mums ir
Tā ir pārbaudīsim, cik viņi ir labi, jo Jānīts man to līmi atveda. Nā, ok. Jā, Tagad nu, ir tāda nikna. Labi. 12 ir biti. Nu, 12 kāņšu biti tev ir. Vispār viņš tur baigi cenšās kaut ko skrūvē. Tas viss tāpatās beigsies kaut kāda zobenzāģa, tā kā kasta ir aizlīmēta pa lielam. Bet lai viņš cīnās. Cerība vienmēr pastāv. Gatavs. O! Mausās, jā. Neviens nešmaucās. Viss notiek tā kā vajag. Viss tur ir viens. O! Tā. Tā mēs tur cīnījāmies tik ilgi. Ņemai šitā, Janču. Plēc. Nu tā, tagad ir kas? Redz, Jānīts. Tas ir 15 gadīgs visīts. Smalki. Te ir divi varianti. Mēs viņu tagad lietosim, vai nu pēc 15 gadiem. Ja mēs tagad lietosim, tad nākamā reize pēc 15 gadiem mēs mēģināšu atrast 30 gadīgu visīti un atvest. Nu, jebkurā versijā, nu, tie gadi ir tie, kur tev, nu, vai man būs garāka bārda šitāda. Jā. Nu, pēc 15 gadiem. Jā. Lūk. Tā kā šitos neblombēju ciet, jā? Nu, tā kā, nu... Tas vēl tik trūka. Jā, vai ne? O tā apmēram. Forši. Paldies. O tā, nu, veiksmi, Janču. Veiksmi. Jā. Šis bija Lārs. Jā. Misija izpildīta. Nu, pasmies, ko mēs izrakām. Tas izstās jaudīgs. No labais, ne? Skočs. Jā. Nu, re? Nu, kaut kā tā. Šito mēs arī cīnījāmies, ne? Tā kā Jānis sev atvēršanas, tā teikt, balviņu atpakoja. Tad jau uz gada balli jāra vaļā, ne? No. Jā. Pēc 15 gadiem tev teica? Vai nu tagad vai pēc 15? Mēs 15 gadu garumā. 15 gadu garumā. Katru gadu pa bišķiņām, vai ne? Nu, jāņem no apakšiņas. Smaržo labi. Smaržo parādās, tā tad jā, kaut kāda garaiņa jau ir. Viss notiks, tu ir korķiet vaļā arī zupiņu. Droši. Krējums. Pirmā bļodiņa. Tā. Labi ir. Labi aptīt man un arī visiem pārējiem. Mēs mētamies ir uz zupiņai. Nereālākā dāvana, jā. Man ir teko piemiņa no JF Tools no 39. Nē, vispār nē, tas ir 46. vai 39. Ierak komentārā. Bet jā, katrā ziņā arī mums ir dāvana. Iedosim arī dāvanu no Kalibrs. Tā kā starp citu viens no džekiem beigot jackpot ieķēles. Iedomājies, viņš pa 700 eiro dabūja turbo 4x4 kalibru. Nereālākais grābiens, ne? Tā kā būs vēl viena turbo 4x4 kalibra. Un līdz ar to, nu ko? Nu, ja dāvans, tad dāvans pret dāvanām, ne? Uzdāvināsim arī šitādu kalibrs vienu gabaliņu. Uzdāvināšu arī dāvanu, lai tev, tā teikt, šis tev kā piemērs un motivācija savai kalibrēt. Tā kā, cerams, ka kaut kad mēs arī kopā varēsim izgāzt, ne? Kādā aplīdī. Jā. Ceram uz nākošu gadu. Jā. Tā, Jānis, klau, pa lielam. Mēs visi esam laikam izbaudījuši, pēduši. Un, jā, laikam būs jālaiž beidzot apakaļ uz to Liepājas pusi. Tev tās ceļš klausies. Jā, ir ko vīlēt, vai ne? 5 stundas. Nu jā, ar došu droši vien būtu ātrāk, bet veco Opeli ļurkāsim droši vien kaut kādas 5, vai ne? Lēnā garā taupot tehniku. Kur tev atceras atgādina vēlreiz visiem, kuru šito veikalu meklē? Urmuižas iela 20 Valmierā. Jā, saprati? Kā visi dzirdēja, jā? Apmēram tā. Labi, mums izstāsta, ka GoPro nosauc un viņš galīgi te neko vairs negrib iefilmēt. Katrā ziņā novēlēsim Jānim veiksmē un tā kaut kā. Paldies, brauciet ciemos. Viss, Jāni, čau. Čau. Un tad jau atkal uz sakariem. Jā, tā. Un, jā, bet pa lielam. Tik vienkārši, jo mēs mājās arī nebrauksim. Kur mēs īstenībā aizbrauksim? Aizbrauksim uz auto, kā Spāslava no Valmieras. jā, savukārt, ko nodarbojas? Man liekas, kaut kā detailinga taisa, vai ne? Kaut kā detailinga taisam, pulēšanas, tīram, aplīmējam, uztaisam kaut ko interesantu, lai ir ko paskatīties, arī parādām, kad arī kāds kāzas dzīvē sanāk, ne tikai viss skaisti un smuki, tā kā būs interesanti. Jā, šitas džeks man saka, tikto kā baigi daudz dāvans bieži. Un jā, aizbrauksim pie džekiem no Auto Keys Spa vai Auto Kā Spa.
netālu no Valmieras. Džeki nodarbojas ar detailingu, tā kā aizbrauksim pie reizes paciemoties un pastīties, kā Džeki darbojās citās garažās, vai ne? Tā kā rulējam. Ko? Kaut kādus 10 kilometrus rulējam, 10 vai 15 kilometrus ārpus Valmieras. Braucam iekšā kaut kādā privāta mājā, vai ne? Kristaps meklējot telpas. Īsti laikam neko sakarīgi nebija atradis, cik tu visu stāstīji. Tu izdomāji? Tad, jā, uz sev piedarošās zemītes uzbliest detailinga boksu. Un ko? Mētamies iekšā. Iesim izvandīt, vai ne? Izvandīties pa citām garažām. Īstumā tik interesanti pavandīties pa citiem boksiem. Tādā veidā tu pasties, kā cits strādā. Var ir kaut kāda iedvesma, iesmelties, tā teikt, un forši ir tā. Nu, tad šī ir tā galvenā darba vieta. Slavenākā darba vieta, kur mēs strādājam. Šeit arī viss nodarbojamies, mazgājam, pulējam, tīram, labojam, viss iespējams. Bet, nu jā, principā ir šitas ir viss, kur mēs arī šitam strādājam. Darbojamies, ļoti baigi ekcentrējos uz lampām, kas ir garažā. Tad, kad tu to visu dari, tu ej līdzi un skaties, ar ko tu nodarbojies uz to visu. Jo pulēšana ir tā, ka principā, ja tu galvenokārt nodarbojies ar pulēšanu, tad tu katru kvadrātu centimetru mašīnai pieeja tūmā un šitā nopietni. Tā reāli arī ir. Jā, tur jau ir tā lieta tajā visā, un tāpēc kas ir ļoti svarīgi, tā ir gaisma. Gaisma ļoti mums ir šobrīd tajā visā. Un tad šis klients arī mums atved mašīnu no Holandas, vecais longs, visi jau zina, kas ir 38. longs. Jā, šis klients viņš bija redzējis, kad mēs bijām vienam jau uztaisījuši Valmierā ļoti, kā es saku, perfektu mašīnu. Protams, kā jau kā katrs cilvēks brauc un izpēta, kāds ir tavs meistars, cik viņš labi dara un ievāc informāciju. Un tas šitas, puisis bija noskaties, ka mēs jau vienu metrīs 8. jau bijām uztaisījuši ritīgā stīgā. Kāds ir plāns ar šito mašīnu? Šajā gadījumā, kāpēc viņi šeit un kas tā jādara? Principā plāns ir tāds, ka klients viņu grib savest ļoti labā stadijā, atjaunot visu, sapulēt, sakrāsot detaļas, attīrīt salonus. Kā jau saka, longs, visi var paskatīties droši, kā tas izskatās. Ok, tas bija mēram grūti, iekāp iekšā, attais vidējo konsoli vaļā. Nē. Šinu? Ok, te jau ir kaut kāds sakar kantors. Jā, ir ekstra. Te var braukt īstenībā, es brīdījās par priekšējo beņķi. Reka no šitā bīdās viņš priekšējais. Jā. Šis īstenībā baigi foršā štēli ir, ja priekšējais ir nepieklājīgs, tad viņi vajag smuktā vienkārši atstumt malā. Projām, viņi lai nebrauc. Tas viss auto kā spāja tikai 3 gadi, vai ne? Bet cilvēki visu laiku viņi skatās un brauc, un mēs esam sociāli aktīvi, mēs liekam, sanāca tagad arī likām pirmo reizi, tagad pagājušā nedēļa likām, sākām likt to plēvi virsū, mēģinājām, sākām darīt, sanāca tur kāsas plēvē, nekas, noplēst plējas un liekam atkal virsū, un tu tikai darot to iemācies, un paši sapratām tajā brīdī, kur ir kaut kāda kļūda un kur nav kļūda, uz to visu skatoties, un tikai darot. Protams, sapcīt arī es kādreiz tikai tā kaut ko iemācījos, vienkārši kaut ko sāc darīt un viss, un bieži vien bija tā arī, kad klients pazvana un grib, lai mēs kaut ko izdarām, un man godīgi sakot, nav ne jausmas, es to varēšu vispār izdarīt vai mācēšu, un neskatoties to, cik es varbūt nopelnīšu vai cik tas bijis izdevīgi, es vienkārši paņemu, daru, ja nesanāk pārdaru, un tādā veidā arī, protams, kaut ko iemācās tikai. Tur jau viss tas stāsts ir, ka tikai iemācās, un galvenais jau lielākā komunikācija, es atvērts pret klientiem, un izstāst tieši, kas klientiem jādara un kādas ir tās vajadzības un kā būtu pareizākais. Jo, pieņemsim, manā uzskatā vienmēr galvenais ir uz kvalitāti un par to, ka cilvēks maksā naudu, lai tas darbs arī attiecīgi tiek izdarīts. Jo ir ļoti daudz stāstu dzirdēti, kur man paņem naudu, bet tas darbs nav izdarīts un atkal tas ir jābrauc un jāpārdara. Tāpēc ir tā, kāpēc mēs personīgi esam iesācis ar to pulēšanu un keramiku, to, kad cilvēks atbrauc, mēs te uztaisam, kā līdz kaut vai tevi 16-gadīgu mašīnu vai pat 30-gadīgu mašīnu, bet tu viņu var uztaisīt kā jaunu. Un tāpat arī uzliec aizsargu pārklājumu, un tev nav katru gadu jābrauc un jāmaksā naudas par tiem pārklājumiem vispārējiem. Mēs te uzliekam 2 gadi, tev ir miers, tu brauc kopu un vispārējais un komunikāciju. Un tāpat arī mēs esam, kas uz savu pulēšanu un keramiku mēs dodam garantiju. Kādiem pārklājumiem tu strādā? Jo mēs arī klājam keramiku pa lielam, un tad ir tā, ka vai nu ir pusgads garantija, ko ražotājs tā kā nosaka, vai arī 30,000 kilometru. Iedara šitā te paprovēt. Okay. Savu no keramiku pro. Tā jau ir.
Iedevu paprovēt, pamēģināju, sapratu, lielākā daļa daudziņu krāmēs visiem Lamborghini, visiem šitiem te dārgais gals viņš skaitās. Bet personīgi es pamēģināju. Pirmkārt, virsni nežēlīga gluda, nežēlīga. Stikls, tā kā šķidrais stikls. Tagad tas ir moderni tagad. Bez mazvai. Tas ir viens, un otrs ir tas, kad cietība. Jo, pieņemsim, es biju tagad arī pamēģinājis tā, kad man bija puisim arī kaķis, bija virsū, bija pastaigājies, kā jau vienmēr mums ielas kaķi pamēģina pastaigāties. Kaputiem patīk pasildās ziemas apstākļos. Un man tagad puisis atbrauc, un viņš man saka, jau, kaķis tagad ir sataisījis švīks. Es saku, kaķis, diemžēl, neko nevar izdarīt. Un labākais stāsts ir tas, ka mēs sarunājam, pēc nedēļas atbrauc, pārpulēsim, saliks keramiku un tā tālāk. Jo, bija diezgan varēja redzēt, kaķis nostaigājis. Smejies vai ne, uznāca tieši tajā nedēļā karstais laiks, uznāca tie plus 30 kaut kas tāds. Un es tagad, šis atbrauc pie manis, viņš saka, nav nekā. Izsildījās. Viss izsildījās, tieši tā. Un labākais ir tas stāsts, ir tas, es tagad sāku domāt, es biju lasījis, kad keramikā, kad viņa ir pilnīgi tas pats variants, kad silšanas variantā viņa aizvelk cietiņu viss mazāši. Tā arī bija. Ritīgi forši. Redz, kā pat neplānot bija nogatavojies, tā teikt, lai novērst kaut kādu defektu, bet beigās viss aiziet. Jā, tur jau tā lieta ir, ka tikai darot un redzot, un tajā visā tur arī var redzēt. Un jā, mēs pārgājām uz šito visu, pārgājām uz Keramika Pro, tā kā mēs esam tie trakie puiši, kas ne tikai Lamborghini krāmē, bet kādam žigulītam mēs šo pārklājumu arī varam uzlikt. Īstenībā, zini kāds jautājums, tu esi kādreiz sačakarējies ar keramiku tā, ka dabon slīpēt, pēc tam viņu nost? Zini kā ir tā, ja tu uzliec keramiku un viņu nenoslauki, un viņa paliek, tad tu dabū slīpē nost. Tev ir tā gadījies? Ir gadījies, un es ar to nenoslēpšu. Un tad tu nākošā dienā nāc uz garāžu, viss kristap, jāpārdara darbs. Tas atkal ir laiks tajā visā. Visiem droši vien interesē, cik kaut kas maksā. Arī, piemēram, ka man prasa, ka kaut kas maksā, ir ļoti grūti pateikt konkrētu cenu, konkrētai lietai, bet kaut kādu aptuveno virsbūves pulēšanu, cik pie tevi izmaksā tādam sedanam vidēji nodilušam? Protams, tas jau par tām cenām runājot, ir visiem vienmēr interesē, kas un kā maksā, tāpēc es teicu, ka mēs paši visu vērtējam tā tālāk. Pilnīgi nenoslēpšu to, ka līdz 300 eiro aiziet tādam sedanam, tā būtu tāda pulēšana, bet tā nav vienas dienas pulēšana, tā ir 2 dienu pulēšana. Tā būtu tā kā dziļā pulēšana. Tā būtu dziļā pulēšana, tieši tā, jo tev virspusējo pulēšana, zini kā, ja tu noiet to virspusējo pulēšanu, tu kaut kādā brīdī pabrauc zem laternas vai saule uzspiedies, tad tāpat metīs ārā kaut kādu švīku. Uztais dziļo pulēšanu un visu un aizmirst par problēmām, tu esi kārtīgi izdarījis savu darbu, tev nav tur, nezinu, tas ir bez mazai paņem skrūvēju detaļas, viena detaļa maina, otrs būs nemaina. Tas pilnīgi tas pats stāsts. Un jā, tu uztais to pilnā pulēšanu. Cipar ziņā, ja daudz prasa, cik un kas maksā, tad es uzreiz pasaku, 300 eiro būtu apmēram, tas būtu ar visu vilno mazgāšanu iekšā tajā visā. 300 eiro būtu tāds jārēķinās vidējais, plus pati keramika 200 eiro. Okay. Tā ir lielākā daļa kaut kādā. Keramika ar visu uzklāšanu 200 eiro? Jā, tas kopā tad varētu savilkt uz visiem 500 eiro. Tāds vidējais cipariņš, ko rēķināt, jo pareiķinām uz šodien to, kādas mums ir tās izmaksas, tad 50 eiro, es teikšu, šodien ir kādu vačuks. Tā jau ir. Aizies Rimčik nopērts vakariņas bišķiņa un palielam, Tur jau ir tas viss, un tad, kad tu tajā brīdī sāc savilkt visas izmaksas, visas elektrības, viss pārējais, tas maksā, tas bišķiņ maksā. Kaut kā arī auto kā spā ir arī jātīstās un jāieguldās telpās, nevis tikai, jo lielākties cilvēki rēķina to, cik tu nopelni un cik tu šodien esi nopelnījis, bet tādā veidā ne jau visu tu iebāz kabatā, tu arī investē visu telpās un lai augtu uzņēmums. Tur jau ir tā lieta, un kāpēc mēs arī, piemēram, tas cipars arī kaut tie 500 eiro, tas jau ir tikai nevis dēļ tā, kā tu teici, kad mēs liekam kabatā, bet mēs arī redzēs jau tev stāstu, mums pacēlājs, tas. Un tas jau tikai cilvēkiem būs labāk. Aizskatu stāsti daudz un dažādi, jo ļoti ir atkarīgs no tā, ko mēs arī skatāmies, kas ir, cik klientam ir budžets. Pirmkārt, sāksim ar to, jo mums visiem nauda kokos neaug. Un mums ir forši pasākums, ka pagājušo nedēļu man atved puisis, aizpagājušo nedēļu atved puisis mašīnu, viņš cik maksā ķīmiskā tīrīšana, vienmēr sāka to, un es vienmēr saku, ka no 100 līdz 300 eiro viss atkarīgs, cik netīri mašīna, cik ieguldīts laiks ir, jo ķīmisko tīrīšana, ja tu gribi tur kārtīgi visiem mēķiem izskrošanā, tu gribi izņemt ārā, vienā dienā tu to nevar izdarīt. Protams. Un
puisis man prasa, cik maksā tas viss maksā. Es viņam saku, vidēji uz viņu mašīnu tas būtu 200 eiro. Viņš man saka, nevarētu tā kā, man ir tas budžets 120 eiro. Es saku, labi, lai ir, mēs izdarīsim, nekas nebūs. Un, lai cik smieklīgi nebūtu, man nezinu, es kaut kā iegāju, es domāju, labi, netaisīsim auģikam, jo tur bišķi atlīmējušies tie griezti no ķīmisko netaisīs, lai tur galīgi nokrīt visu lejā. Iztīrījām vispārējo, un labākais stāsts ir tas, kad viņš atbrauc pēc mašīnas pakaļ. Viņš jau saka, jūs izdarījāt vēl vairāk, kā bija domājis, tas 120 eiro. Es saku, tas, ka tu izdarīsi nedaudz vairāk, tas jau nekas slikts nebūs. Nākošais viņš vinēs loterijā, atbrauks ar 10 reizes jaunāku mašīnu un iedos tev nevis tikai 120 eiro, bet vēl 200 uz virs. Tā arī var gadīties. Tieši tā, un tad arī to, ko iedos pa virs, tas arī, kā lai saka, aizies attīstībai. Tieši tā. Viņš aizbrauc priecīgs. Mēs īstenībā ar tā bieži vien darām, kad izdarām kaut ko nedaudz vairāk, kā cilvēks prasa, bet viņš ir divreiz priecīgāks, viņš runā, un viņam ir apkārt draugi un cilvēki, un tā ir tāda mazā reklāma, viņam pievienotā vērtība. Tieši tā. Vienmēr uz to nevar strādāt, jā, jo kaut kad arī ir tā, ka, diemžēl ir jāpaprasa, vai ne, tā pilnā summa. Uz visiem tas tā nestrādā, bet retreiz kādu karams darbiņu jau pieliek klāt. Protams, tieši tā, un jā, es vienmēr esmu teicis, kad labais vairo labo, un esi pozitīvs un atklāts, un, kā es saku, dari kā ir, un ja tu kaut ko nevari izdarīt, arī pasaka, ka tu nevari to izdarīt, un ka tas nav tavu. Jā, man īstenībā bija kādreiz arī ļoti liela problēma. Es ļoti īstenībā pārdzīvoju tajā brīdī, kad es apsolu klientam vienā dienā mašīnu, un es to nevaru izdarīt, un es rauju pa nakti, un es vēl vairāk kaut kādu kašķaku pieļauju tikai tāpēc, kad es vienkārši, kā cilvēks nepazvanu un cilvēcīgi nepasaka, ka diemžēl es nevarēju uzspēt to vienā dienā, kā es te biju apsolījis. Un galvenais, laikam, vienmēr ir bijusi tā komunikācija, tas ir stūrakmens, laikam, visam, un veiksmes atslēga arī visam. Galvenais ir runāt, gan labas, gan sliktas lietas, tā kā vienkārši ir jārunājās. Un principā, ko es piemēram pie manis, man ir baigi forši tas, kad man ir daudz palīgumu, kas arī nāk palīgā strādāt šitā visā novirzienā. Jā, es īstenībā pārsteidzu, ka tev ir arī tāda komandiņa, kur ir gatava te panākt tīm raut pa lielām. Man ir, zini kā, mums forši komanda ir tas, kad principā tie puiši, kuri šeit strādā un arī pievienojās, viņiem arī patīk šī novirziens. Viņiem patīk redzēt to atšķirību, tur to darbus, kāds tas ieliktais. Un vienmēr, par ko visi priecājās, to vieglāko soli tas galvprodukts, kad ir pabeigts. Tad tu redzi, kad kā tā mašīna izskatījās un kādu mēs viņu uztaisījām. Un tajā visā ir tā, kad uz to visu skatoties, ka tas galvprodukts, tas ir tava vizīte, ka tas ir kā rokdarbs. Tas nav tā, ka tu aizved kaut kur iebrauc stacionāri nomazgāt mašīnu, ka tu šeit visu uztaisi ar rokām, visu tā pulēšana, vispārējais. Protams, aparāti jau vismākam rokā paņemt. Vai kādu instrumentu vai skūpries. Jā, bet zini, kas ir lielākā problēma, ir redzēt lietas. Brīžiem ir tie cilvēki, kas viņi dara no sirds, bet viņš vienkārši fiziski neredz defektus. Arī pēc manas pieredzes ir bijis tā, ka cilvēks ir centīgs, viņš dara, es redzu, ka viņš dara, bet viņš nevar to finišu uztaisīt, kas ir ārkārtīgi grūti. Tiešām pašu finišu novest pilnīgi līdz galam. Tas ir viens. Un otrs, ko es pie tā visu varu piebilst, ka es vienmēr, kas šitai visā novirzienā arī ar manis kopā strādā, es vienmēr puišiem saku to, kad nesteidzies, dari to darbu kā darīdams, jo tikai dēļ tā, jo tu sāksi steigties, tu pieļausi kļūdas, ja tu pieļausi kļūdu vai nezinu, tur izpulēs kaut kādu caurumu vai kur sačakarēsies. Es īstenībā šito tev gribēju prasīt, gaidīju īsto mirkli, cik tev bieži sanāc vai, cik tev ir gadījies izpulēt cauri, reāli. Jo, zini kā, ar pulēšanu ir tā, ka tu ieraugi švīgu, tu viņu pulē, viņi joprojām ir. Un ir ļoti jāsajūt limits, cik tu daudz drīkst pulēt, jo tu īsti nezini, cik tā laka ir bieza. Tas ir riskants pasākums, kad gribās maksimāli labi un kad vienā brīdī ir labi. Jāmāk, zini, kas tev jāmāk novērtēt, kurā brīdī viss tu vairāk nevari. Jo tu neizpulēt cauri. Jo man, piemēram, tad, kad es biju prom Zviedrijā skolā un par šito visu mācību, mums stāstīja, teica, ka tev ir jāsajūt pēc jūtām vispārējais, kad mēs šo švīku nevaram ir. Jo, piemēram, pateikšu tā, kad uz pilno pulēšanu tu nekad mūžā neizpulēsi 100%. Vienmēr paliks kaut kas lielāks un tā jau skaitīsies punktošana. Un tad tie puiši, kas pie manis strādā, es viņiem vienmēr saku to, ka nesteidzaties strādājot. Tas nekas nenotiks, ja klients pagaidīs vienu dienu, galvenais ir paziņot un izstāstīt. Un cik reizes es esmu cauri izrāvis? Godīgi, tu nevienu. Okay. Jo baigi rūpīgi es skatos un viena lieta, kas ir, tā ir klienta automašīna. Savai mašīnai labi, es varu raut, cik gribu cauri, bet klienta ne. Labāk, kā lai saka, uz to visu skatoties. Un kā lai saka, principā es pats, ja tu jūti nagu ķerās cauri, tad tu saproti, tu vari sapulēt, varbūt tā, lai acīs nekrīt, bet tas saucamais matiņš, viņš nedaudz paliks.
Ir ko mācīties, ir ko darīt un visu, ko redzēt tajā visā pasākumā. Tā kā Rols arī atbrauc uz šeit. Šoreiz atbrauc ciemos pie šitiem džekiem, jā. Tikai tāpēc īstenībā atbrauc, ka viņi tur sociāli diezgan aktīvi ir. Un ņemot vērā to, ka es īstenībā baigi nesakoju līdz nevienam, bet reiz šitie džeki man izlasa ārā. Mēs laikam kaut ko parādījām. Tā kā bija interesanti atbraukt, ja reiz šitai galā esam. Cik bieži īstenībā sanācis palikt uz šitā dīvāniņa? Ir sanācis tā, ir pāris reizes, ka vienkārši izslēdzies nakts laikā. No rīta atver acis, jāizdara kafiju, draigā tālāk. Ir. Tā ir tiem garajiem Tagad nākošo gadu varēsiet gaidīt, nākošo gadu varam teikt, ka mēs paplašināsimies, būs ļoti daudz opcijas vēl, pie kā mēs strādājam šobrīd, bet šobrīd ir tā, ka jāpabeidz klienta automašīnas, un tad mēs pa ziemas klusajiem mēnešiem šeit rausimies, paplašināsimies vaļā. Tā kā būs vēl interesanti, būs vēl traki video, liksim iekšā ne tikai, kas krāpē un laimē. Jā. Voti tā, kur tev jāpiesako ir? Mazais šautauts uzreiz. Šautauts ir auto kā spā, piesaku apskaties visas video, un tad būs vēl interesants kontents, kur varēs noskatīties. Esam TikTokā, Facebookā, Instagramā, ja grib labu Google arī varēs atrast. Jā, nu tā kaut kā. Tā kā jā, lielos vilcienos būsim tādā mazajā tūrītē pa mazo garažiņu izgājuši. Nu, skatīsimies, kā mums dzīvē iegrozīsies. Varbūt atbrauksim arī nākošgad uz Valmieras pusi, vai ne? Pastīsimies attīstību. Kā... Es domāju, ka tuvākajā laikā mums arī plāns uz Liepāju brauksim decembrī. Tā kā droši arī aizbrauksim. Tikai laicīgi pabrīdinies ar pievākšu ātri boksus un tad kā? Zin kā, parasti jau labākais ir paskatīties, ka tieši kāda ir tā reālā dzīve, tieši tas process tieši, kad nav tā, kad mēs jau rādam tais video, kad viss ir skaisti un smuki, bet īstenībā jau reālā dzīvē mēs to pirms tam satīram. Skočs nokrīt un tas ir tikai normāls dara process, bet vienkārši tā, lai cilvēkiem mazāk ir ko piesieties, tiem, kas nesaprot, ir tādi cilvēki, kas vienkārši meklē, kur piesieties. Principā šitā vēl telpa, kas mums nāks klātī, uz to visu skatoties un šitā visa ēka arī tiks vēl iesākts jau kārtot, kā jau vienmēr visās vietās, vienmēr visās garažās, vienmēr ir kaut kāds stūrs, kurš ir piekrāmēts viss. Protams. Ar to veco labo stāstu. To, ko žēl ir izmest ārā, to kaut kur tā kā noliek. Gan jau kaut kad noderēs. Tur jau ir tā lieta, jā, visā. Tā principā ir tā, jā, kad šeit viss būs vēl taps, viss klātīm, tā kā viss tiks pārbūvēts vēl un tā, kad to visu uztaisīs, tad būs diezgan liela forša vieta. Tā kā esam iesākuši jau kārtot, iesākt jau var teikt pagājušo mēnesi, vairākas no tālāk ticis, jau tālāk strādāja pie klienta automašīnā. Jā. Tā. Bet jā, palielam šī bija tāda mazā tūrīte. Bijām ciemos, jā, pie Auto Case Spa. Īstenībā nezinu, kā labāk izrunāt. Auto Case Spa vai Auto Spa, kā tev labāk? Man liekas, labāk skan Auto Case Spa. Nu jā, tas kei, tas ir tā kā anglicisms, jā. Tas kei, tas tā kā atslēga būtu. Un tas kā burts, tas ir tāds beigais. Atstāšu arī kaut kādu piemiņu tev. Kur tu gribi? Tu gribi šito vai tu gribi godīgo cenu? Kas ir godīgā cena? To dabūt arī godīgo cenu. Es domāju, ka jāatbalda klasiskais un kā lai saka, es esmu arī redzējis tavas video un to, ka tu arī šitam visam gājis un cīnījies un redzējis cauri, tad es domāju, ka šitas jāņem klasika. Nu, perfekt. Jo tavs jānes tālāk pasaulē. Jā, voti tā kā būs arī maziņš sunevīrs no Liepājas, atstāsim Valmierā un tā kaut kā, teiksim paliem Kristupam čau un... Gaidam rezultātus. Jā, un vispār arī tev es teikšu čau un arī uz šīs nocis ticamāk mēs šito epizodu beigsim, tā kā noteikti piesako man, visādiem maniem jaunumiem, piesako arī Kristupam un... Gaidam rezultātus. Maucam tik uz priekšu. Davai. Protams. Čau visiem. Paldies, viss čau.